medus cāli varbūt. Vai Cēzara salāts pilsgaumē? Nu, Cēzara Kas ir salāts. pilsgaumē? Jā. Vienkārši parasti Cēzara salāts. Es sveicināts pārraidē Vietējais gurmāns kopā ar Rihardu Leperu, kurā es un vēl kāds vietējais gurmāns apmeklēsim leģendām apvidus ēstuves un noskaidrosim, cik tad patiesībā garšīgi tur ir. Šī nebūs apmaksāta reklāma, jo uz šīm vietām mēs dosimies kā vienkārši klienti. Nu, varbūt ne pavisam vienkārši, jo līdz mums būs slepenā kamera. Pašu ēdienu mēs baudīsim ārpus ēdināšanas vietas uz manis īpaši sagatavotu galdu, lai novērtētu ēdienu īsto garšu. Ēdienu un iestādi mēs vērtēsim pēc gurmāniem cienīgiem vērtējumiem. Prīmā, feini, izsalkušam derēs vai labāk būtu ēdis mājās. Šodien vietējais gurmāns ir ieradies Tukumā, uz kādu leģendāru vietu kafejnīcas pils, ko mums ieteica mūsu raidījuma skatītāji. Šī vieta par sevi saka tā: sushi bārs, banketa zāle, plašs ēdienu klāsts. Nu, vietējais gurmāns labprāt to nobaudīt, bet, protams, tas ir jādara kopā ar kādu citu vietējo gurmāni. Gluži ne vietējais no Tukuma, bet tepat no Latvijas izlases. Leģendārais, brīnišķīgais Miks Indrašs. Čau, draugs. Čau. Nu, kā klājās? Pa pirmo, no? Iesim noprovēsim, ne? Iesim. Tu Tukumā bieži esi bijis? Nē, neesmu bieži ciemiņš, bet esmu bijis. Ēdis, tu esi Tukumā kādreiz? Halē. Es starp citu arī tikai Halē. Halē. Bet tu zināji, ka viņiem ir savu pils? Nu, mēs Jā, vispēr. iesim nopētīsim Okay. noteikti. Jā. Nu, pēc pils izstās. Pēc pils izskatās, jā. Pasties uz balkoniņu visādā, tāda terasīte. Jā. Vienkārši var izvērtēt. Pastamies kādas tur. Tā, nu, jāiet klēdi. Ir jāapskatās, kas mums tur notiek. Tur tāds. Pasties. Oho. To jūs aizņēmāt, ja? Tas tagad ir aizņemts, jā. Jā, nedēļa atpakaļ. Šī ir tāda estura, kur jāizņem vismaz nedēļu iepriekš. Izējām ārā, jā. Un pēc tam ieejam apskatīt, ka Jā. pasūtam. Man liekas, ka viņiem jāprasa uzreiz, kas viņiem tāds ir. Tas ir šūpols. Tas šūpols. Tā, tas ir tad, ja tu nesi maksā un gribi iet prom. Jā. Opā. Ir. Kurienes? Uz uzkodātā fritēta Baltijas reņģīšu filē ar tartaru mērci, 1 porciju. Būtas filē. Ja? Jā. Cepta būtas filē ar garneļmērci. Nu, Kas jums varam labāk iet? Kas tur garāsies kā? Rīsi, ja? Rīsi? Es tā teiktu rīsē. Jā. Vai biezens. Uz ko tev vairāk labāk? Biezamais uz rīsi? Nē, te prī, jā. Kur jums ir populārākie, varbūt, suši? Gan jums ir. Kuri? Kas te? Tempura golden, jā? Šajā pusītē notiekšā. Jā. Nu, tos tad vienus. Saldo gan jūs varat ieteikt, ne? Kurš Tas labs? ābols ir ļoti garšīgs. Ābols raps, jā. Tas ābols un viens tas fondāns būs. Nu, no Āzijas varam paņemt kaut ko. Paņem kaut ko no Āzijas tad, jo tur būs bute jau. Medus cāls ir un cugaļi īpašajā Āzijas mērcē ar sezonu. Nu, to medus cāli varbūt. Vai Cēzara salāts pilsgaumē. Nu, Cēzara Kas ir salāts. pilsgaumē? Jā. Vienkārši parasti Cēzara salāts. Ir tāds medus Nu, davai cālis. ņemam, nu. Nu, pagaršojam. Izējam, apskatamies to pildu. Jā. Un tev ir vaļā. Nē, Nu, tēt šur Nē, paprastīt. O, ties. O, pasties. Tur arī var uzkāpt augšā. Nu, uzējam. Uziem. Ja jau ienācām, te jau jāiet. Baigais viņam, jā, banketa zāle īstenībā. Te pasties. Tas
Viņai pilī dzīvoja īsāk cilvēki. Viņš man drusīgi pa mums ir. Tu tādi, nu tā kā pilī bišķi. Ir pils Ir nostums tāda. ir. Ir. Nu, ka tāds maziņāks. Reki, caur turienu šim jāiet, tur jāpēc droši. Tur uz turieni, ja, bet tur jau... To varbūt Es pēc... domāju, ka mums nejau. Nē. Var jau pamēģināt. Cik sen ir štēki īstenībā, kad ir? Viņi ir 30 gados. Okei. Un tad viņi tādi jau bija, vai jūs viņu pārtaisījāt? Principā tikai iekārtojām. Cik sen ir jūsu kafejnīcas restorāns? 8 gadus. Viņi visi kustīgie, tikai šis nečs. Šis nečīkst. Es maz nečīkst. Šitās ir tās uzkodas, ja? Jā, viņš tāds būs vendīts. Labi. Tā. Tā, nu ko? Nu, tad mēs lēnām ejam uz turieni, ja? Jā. Tad mēs... Jā. Jā, šitā ir tā bute. Jā, tikai tā vecība. Ok. Tāpēc jūs teicāt, ka vajag rīs. Skaidrs. Nesam? Nesam. Es, protams, tos tišķīs. Pārāk gars kāds. Kā tu šitā var? Jā. Es taču domāju, ka tu nesalauzi. Spēcīgs vīrs. Mums ir uzkoda reņģītis. Viss tās garšīgi salātiņi. Paldies. Nu, tā izskatās, ka... Lūdzu. Veselam rajonam pasūtīts ēdiens. Izvēlies. Jā, šitā būs labi. Paldies. 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 Kā tu varēji zināt, kur ņemt? Nē, es tiešām pat tāpjās šitā Tas kā starter. kārtīgs gurmāns. Starter dakšu. Tu neapmulsi nevienā dakšā. Nē, es uzreiz kā redzēju, ka jākar. Gribu uzspēst tā citronu virsā? O, jā. Nu, es tev atļaušu to godu. Es paturēšu. Nu, jā? Tu neiegriez tur pa vidu parasti tam citronam? Nē. Pasties. Tu viņu griezīs vēl? Nē, es gribu pamēģināt ar šito kopā. Kas tas tāds? Nu, tā tev mērcīt. Nu, Man liekas, labi. tā kopistiski, man liekas, viņš tā Jā. jāēd. No, Bet labs, ne? man ļoti garšo. Man žēl, zinu. Nu, jā. Nu, droši. Mēs jau Nē, es teicu 2 dienas, Es ne- gatavojos. Tu teici, nē, es. Galvenais, Labi, pasūti. lai tu esi paēdis. Šis labs, ne? Ļoti labs. Un tā ir kaut kāda, man liekas, kaut kāda mārkiņa, ne? Kaut ko tādu. Tu esi par taisnību, ka viņš kopā jāēda. Esam trāpījuši, es domāju, laba starteri. Jā, šis foršs. Šo var Ļoti ņemt. labs. Liekas, šitā mērķis arī ir kaut kāda. Liekas, šitā nav vienīgā vieta, kur es to mērķi sēdzu. Kaut ko atgādinu. Es to postācāšu. Oi, cik tu gādīji. Nu, bet kā tu domā? Paldies, Mik. Bet, ja būtu man šķiet, tad es to nedotu. Jo es varu sagt, Nu. paņem kaut ko, kāds man prasa, nu, iedod bišķiņu pagaršot. Tu zini kā, tev arī ir iespēja pagaršot. Nu, paņem pats savējo. Man gribās vienmēr, ja sevišķi ir garšīgi savu. Ko mēs turpinam? Ar būti? Būtu? Vai- Es domāju, ka būtu. Labi, Vienīgi tur tie aiziet. frī būs, zini? Nu, nekas. Labi, frī mēs varam. Frī mēs pēc tam Jā, var... tā mierīgāk. Mums ieteica arī īstiem ņemt. No viena frī var nogaršot, kā viņš garšo. Tā ir garneļa mērts. Es gribēju uzprasīt tieši par to mērci, par to mērci. Pa kuru? Par to mērci. Mums aizmirst. No kā viņi taisīt? Nu, frī ar garneļa mērts, nu, kaut kas nav. Nē. Nu, garšojam būti, jo tur bija rakstīts būte ar garneļa mērts. Man liekas, vēl kaut kā lejās. Nu. Nāk. No. O! O. Vajadzēja instruments nomainīt, ne? Bet loģiski, nu. Jā. Nu, Ko tam mums viņa tik daudz? parādi savas gurmānu spējas. Jā. Šitais tev lielā dakša. Labi. Aiziet. Suši arī gatavs. Ļoti labi, lūdzu. Super. Pagaršojam varbūt tālāk. Medus salu. Medus sāle aiziet. Instruments mainam. Pareizi. Jā, atkal jāņem otrais. Labi, numur 2. Nazīts. Nu jau paliek mazāk. Es to teikšu tā.
Es nekad, kaut kur reiz nekad neizvēlos, ja ir iespēja maģistrāli izvēlēties. Bet laikam būs jāapsver ideja, kādreiz paņemt arī. Tev ir arī tā, ka tu, ja ir neveiksmīga spēle, tad tu vairs kaut ko neēd no tā, kā tu ēdi tajā pat Nē. dienu? Ne? Ēdienais nemaina. Aha. Bet varbūt vajadzēja. Sen jau laikam vajadzēja. Pārējām uz suši. Pēc tam mēs piebeigsim. Droši ēd, es lēnām saliešu. No tā, ka es tev... Tu suši ēd pēc kaut kādiem, pēc saviem kādiem paradumiem vai pēc speciāliem suši paradumiem? Tas bija jautājums, jo noteikti man parādīs kaut kādu, suši. Nē, es neko nezinu. Es esmu dzirdējis, ka tur neliek to wasabi, neliek šeit. Man patīk, ka es viņu ielieku. Lūdzu. Vienā no iepriekšējām gurmānu sērijām Nauris Brikmans teica, ka esot šitie te kosti. Nu, Šta jāizdara? turta? Es nezinu, es nezinu, kā tas panāks. Jā. Vai skabarks nevar? Nu, it kā jā, bet kāds tu domā? Tāpēc es tev prasīju. Jā, domāju, viņš to pats neizdomāja. Nē, bet es biju dzirdējis. Šī tā ir Filadelfija, parastā, standarta Filadelfija. Jā, jo parasti ir Filadelfija ar lasu. Nu tā, labi. Nē, jā, man likās tas standarts, ne? Labi, suši. Nu, Vai ne? standarts, Nu. Nē? Saldie. Tā pagaidē, ka ir. Labi. Vai karots bija jāņem? Tagad tu man apmūsināji. Pagaidē, es tu paļaušu gan. Tev bija cepts ābols? Sābols ir saldēni. Kur tu viņš ir ābols? Cepts iekšā. Man bija fondāns. Es kaut kur dzirdēju, ka fondāns jātaisa vaļā, lai viņš tek vai netek. Izticējis tas šokolādi. Rezi? Kaut kas tur izticēja. Tā laikam vajagot būt. Tas es kā es ēdu. Es to tikai tagad piefiksēju. Pamainamies. Pirmās bija reņģīts. Prīmā viennozīmīgi. Un tā mērcīte, tā bija vispār super. Prīmā, jā, reņģis bija prīmā. Prīmā. Butes. Kā bija? Prīmā, feini? Feini. Ar to mērcīt. Prīmā. Jā, jo es ar tā garneļa mērcis kaut kā bija labi, bet ar šo Jā, bet šitā, man liekas, tieši ar zivi. Jā. Perfekti gāja klāt. Cālis. Cāls, priekš manīm likās, bija labs. Feins. Feini. Jā. Jā, es pat cālu šajā gadījumā, kur citur arī jāsas ir cāls medu. Šoreiz es ar prīmā un feini liktu, jā. Tālāk mums bija suši. Es teikšu, izsākušam derēs. Teikšu tā, jo nebija nekas tāds wow, un bija tīri ok. Es liktu tiem, kam par dēļ šiem suši, kas man garšoja vislabāk, es liktu feini, tad mums paliek saldē. Tavs. Jā, man laikam fondāns labāk garšo, nekā tas ābols, tāpēc es teikšu feini. Jā, es teikšu feini. Ir ok. Jā. Es zinu, kā ieliks, tā kā reņģītēm ieliks, kad ir viss prīmā, tad zinu, tad jau vairs nav kur tiekties. Tad vismaz viņiem būs tagad. Es pa saldējiem abiem arī lieku feini. Un par pašu iestādi, kā tev viņi likās? Prīmā. Prīmā pasies, vēl izstaigājām iekšiņu. Jā. Labi, augšā mūs nelaid, tu esat bīstamību kaut kādu. Bet es diezgan tā zolīdi, Jā. Es domāju, vietiņi tiešām prīmā apkalpošana jauka. Tu nevar saprast, otrā stāvā, kur bija 90. gados, kurš to pili cels, bet es te pa vietu un apkalpošanu visu, es teiktu, ka prīmā. Prīmā. Vai ne? Es arī pilnībā tev piekrītu. Ok. Mika, prieks bija tev kārtīgi reiz redzēt. Paldies, tev. Paldies, ka ienāci vietējā gurmānā. Tad paliksim tupumā. Papusdienosim. Ok. Cerams, ka noderēja mūsu šīs dienas objektīvais vērtējums. Laiks doties uz nākamo leģendāro vietu un satikt nākamo vietējo gurmānu. Ar tev kopā bija es, Rihards Lepers. Uz tikšanos jau nākamajā pārraidē.